Labrīt visiem betona draugiem, kas šodien ir sanākuši. Ar šo tad arī es atklāju Latvijas Betona Savienības 32. zinātnisko tehnisko konferenci. Ir paredzēts, ka šī būs pēc apmeklētāju skaita lielākā konference mūsu vēsturē. Vairāk kā 200 dalībnieki reģistrējušies, visi vēl nav sanākuši. Ceru, ka sanāks. Un ar to arī mēs esam droši vien lielākais vietējais vai Baltijas mēroga pasākums par betonu, ko mēs ļoti lepojamies un cenšamies katru dienu palikt aizvien labāki. Tie, kas no jums nav šeit pirmo reizi vai mūsu konferencē, zina, ka parasti mēs tikāmies sākotnēji vēsturiski Rīgas Tehniskās universitātes telpās, un tad tajā tūmā mēs esam bijuši Ķīpseles izstāžu centrā, mēs esam bijuši Islandes viesnīcā, un šogad mēs esam šajās telpās. Un kā Latvijas Betona Savienība principā ir tāda Latvijas betona zinātības vēsturiskā mantojuma nesējs, tad man jāatzīst, ka es arī kādu laiku jau industrijā darbojos un darbojos ar betonu zinātību, un tieši šīs te Radisson viesnīcas telpas ir vieta, kur arī ir kaut kāds tāds tā kā Latvijas betona zinātības mantojums palicis. Varbūt visiem nav zināms, tāpēc man likās, ka ir vērtīgi zināt savu vēsturi un mazliet atskatīties uz, kas šeit vēl ir noticis. Un viena lieta, kas te ir notikusi 2014. gadā, es šeit piedalījos, es zinu, ka daudz klātsošie piedalījās, šeit norisinājās toreiz Cemeks Latvija, tagadējais Švenk, sadarbībā ar L4, organizēja kursus par, vai apmācības semināru par tā saukto RCC betonu, jeb latviski valčbetonu. Nav tā, ka mēs esam sākuši daudz vairāk būvēt šādus ceļus, bet, man liekas, tas, ko šis pasākums iedeva arī man un daudziem citiem, un arī tālākais, kas notika, ir, ka mums radās tāda sapratne, ar ko atšķirās stingie betona ceļu segumi no elastīgiem, no asfalta betona. Un kādas rezultējās, piemēram, šovasar, tur, kur es dzīvoju Teikā, šī ir Biķernieku iela, tad tomēr arī tie cilvēki, kas pieņem lēmumus, kā ir jāierīko ceļu segumi tajās vietās, kur ir liels risks radīsies tās augtās rises, tad viņi būvē tās vietas no betona. Tas šais gadījumā vairs nav valčbetons, tas ir vienkārši iebetonēts un tad speciāli virsmas astrāta betons, bet principā šī zinātība un šis domāšanas veids ir kaut kādā veidā radies šeit. Un tad vēl viens zīmīgs pasākums, kas noticis šajās telpās. 2013. gadā mums šeit bija seminārs kopiski Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm par sārmas silikātu reakcijām. Tas, ko es pats no tā atceros ļoti labi, ir, kad es pirmoreiz dzirdēju par šo problemātiku Lietuvā. Ar Lietuvas dabīgajiem materiāliem man tas pirms tam nebija plaši zināms, un arī no šī semināra šajās telpās ir kaut kāda zinātības bagāža palikusi. Un šo semināru toreiz rīkoja profesors Borgi Vigums, viņš ir Islandes Betona Savienības vadītājs šobrīd, un viņš arī bija pagājuši gadu mūsu konferencē, un viņš ļoti sabiedrisks cilvēks, un tāpēc viņš 13. gadā uzņēma dalībnieku fotogrāfiju. Un mēs varam atskatīties uz daudzām sejām, ko mēs redzam šodien šeit. Viņi var pastīties paši uz sevi. Tas, ko es ieraudzīju, protams, ir paklājs. Paklājs šodien ienākot, es secināju, ka šiem 11 gadiem nav mainījies. Tātad tā zinātības aura, staigājot pa šo paklāju, jūs varat viņu principā izjust. Tas, ko mēs gribam paveikt ar konferenci šodien, konferences tēma ir eksponētais betons. Latvijas Betona Savienība strādā šajā virzienā, un mums arī stāstīsim par savu jauno tehnisko dokumentu, ko mēs gatavojam par šo tēmu. Un tad es ceru, ka ar šo konferenci
un arī šo dokumentu, kurš cerams nākamgad būs gatavs. Mēs radīsim tādu jaunu pavērsienu šeit un turpināsim Latvijas betona zinātības attīstību arī eksponētā betona virzienā. Šī konference tādā formātā un mērogā nebūtu iespējams bez atbalstītājiem. Tāpēc gribētu izteikt lielu paldies konferences lieldraugam. 2. gadu pēc kārtas MB grupa ir mūsu lieldraugs, un mums ir 3 atbalstītāji partneri. Tie visi no mūsu biedru rindām. Būvkompānija Rigency, kas mums nesen pievienojās, un tad arī Mapei un kompānija Švenk. Tā kā paldies mūsu lieldraugam un partneriem, kas palīdz un organizē šo konferenci šādā te mērogā un līmenī. Mēs arī turpinām tradīciju. Tradīcija ir tehniskā betona sporta veida sacensības. Šo tradīciju viens no aizsācējiem kādreiz bija mūsu goda prezidents Ārijs Vidūts Lapsa. Viņš, diemžēl, šodien pats nevarēja ierasties, bet viņš lūdza, lai es nododu jums viņa sveicienus. Un šodien mēs paziņosim Latvijas betona olimpiādas rezultātus. Tad tiem, kas nezina, tiem, kas varbūt ir pirmoreiz, tad šobrīdējā formātā komandas sagatavo 3 betona paraugus 100 x 100 mm izmērā, un mērķis ir, ka paraugu stiprības standarta novirzes summa ir pēc iespējas mazāka, un mērķa stiprība ir 100 megapaskāli. Mums ir vēsturiski vislielākais dalībnieku skaits, mums ir 20 komandas piedalās, ļoti daudz arī studenti piedalās, un šī principā lieliski iespēja studentiem iegūt papildus līdzekļus. Principā var dabūt, tautas valodā sakot, var dabūt štuku par kubiņiem. Un es arī painteresējos, kāda ir šobrīd tāda parastā studenta stipendija, tad principā dabūnot pirmo vietu var gan savu gada stipendiju dubultot. Tā kā šis ir jūs uzzināsiet rezultātus īsti pirms pusdienām. Tika paziņoti. Šeit ir arī balvas. Ir iespējams ne tikai dabūt naudas balvu, bet arī kausus. Tie nav ceļojošie, tie paliek uzvarētāju komandu īpašumā. Un naudas balvas un kausus mums jau daudz gadus pēc kārtas mums palīdz kompānija Stahema, kas arī ir mūsu biedrs. Un es gribētu pateikt viņiem paldies par atbalstīšanu un par šī tehniskā sporta veida, betona sporta veida popularitātes stimulēšanu. Mūsu konference arī nebūtu iespējama bez mūsu biedriem, kas mūs gan atbalsta finansiāli, gan arī piedalās mūsu savienības ikdienas darbā, tehniskajās komitejās, tīpaši rada saturu un rada papildus betona zinātību un palīdz sakārtot nozari. Mēs turpinam augt, salīdzinot ar pagājušajo konferenci, tad mūsu biedru skaits ir tikai audzis, un šobrīd mēs tuvojamies 30 biedriem. Mēs pārstāvam lielāko daļu no betona nozares Latvijā. Šeit ir mūsu biedru proporcionālais sadalījums par tādām apakšnodaļām. Mēs noteikti gribētu redzēt vairāk projektētājus un vairāk arī arhitektus savā pulkā. Tā kā es ceru, ka šī konference, kas varbūt īpaši interesanti arhitektiem, kādā veidā stimulēs arī to sadarbību un varbūt arī šī virziena profesionāļi vai kompānijas, ko viņi pārstāv, izlems pievienoties mūsu savienībai. Daži jaunumi no Betona savienības, ko mēs esam paveikuši šogad, jo šis ir arī tā kā atskats uz visu šo gadu, tad mums ir pievienojušies komandai papildus cilvēki. Mums ir jauns izpilddirektors Didis Malkaus, sēž lūk tur. Industrijā cienīts un pazīstams profesionāls. Mēs ļoti priecājamies, ka viņš mums pievienojies. Un tad
Mums ir arī jauna izpildirektora vietiece, Maija Sadauska. Noteikti lielā mērā visu šī organizācijām ir jāpasaka liels paldies Maijai, lai to varētu norganizēt. Viņi strādāja ļoti daudz un cītīgi, un rezultāts šodien jums neliks vilties. Par vēl kaut kādiem jauninājumiem, ko mēs esam paveikuši, ir mēs Latvijas gada būves konkursu vai skatas ietveros, ko jūs droši vien lielākā daļa esat dzirdējuši. Šobrīd Latvijas Betona Savienība sākot ar šo gadu iedibināja jaunu tradīciju piešķirt speciālu balvu gada betona būve. Un arī šodien šīs balvas saņēmēji pārstāvs jums stāstīs par šo būvobjektu, kāpēc būs droši vien skaidrs, kāpēc mēs viņiem piešķīrām, bet mums ir mazs video par šo pasākumu, par Betona Savienību kā tādu, ko mēs jums gribējām parādīt, kas bija raidījumā Atspēriens izaugsmei dažus mēnešus atpakaļ. Es mēģināšu palaist. Betons ir visplašāk lietotais materiāls būvniecībā visā pasaulē, jo betonam var piešķirt gandrīz jebkuru formu un izmēru. Tam ir laba ūdens pretestība, augsta ugunsizturība un daudzas citas ērtības, kas padara nevien būvniecību ērtāku un ekonomiski pieejamāku, bet arī vieglāku eksploatāciju. Latvijas Betona Savienība ir viena no senākajām būvniecības nozares organizācijām, un tā ir dibināta 1995. gadā. Šobrīd mēs apvienojam gan jau 30 nozares dalībnieks, un betona nozara ļoti plaša, jo betona nozara ietver gan sākot ar arhitektiem, kas izdomā ideju, kā betonu pielietot, un tad ir projektēšana, būvniecība, un būvniecības procesā tiek iesaistīti materiālu piegādātāji. Latvijas Betona Savienības galvenie mērķi ir betona kā materiāla pielietošanas popularizēšana, jo betons ir ļoti zaļš materiāls. Betons ir materiāls, kas tiek saražots gandrīz vai tikai no Latvijā ražotām izēvielām. Betons patiesībā un betona nozara ļoti eksportspējīga nozara. Un Betona Savienība apvieno visus šos tirgus spēlētājus vienā organizācijā, lai popularizētu betonu, lai sakārtotu nozari un veicinātu Latvijas konkurētspēju galu galā ar pasaules tirgos. Latvijas Betona Savienībā šobrīd darbojās 4 tehniskās komitejas, kas nodarbojas ar tādiem nozares svarīgiem jautājumiem kā betona salturība, eksponētā betona pielietošana un betona ilgtspēja. Šos ziņojumus var izmantot projektētāji, ražotāji, būvniecības uzņēmumi un būvuzraugi. Un, lai to visu paveiktu vislabākajā iespējamajā veidā, tad nozarei savā starpā jārunā. Pirmkārt, lai dalītos ar zināšanām, lai tīklotu. Latvijas Betona Savienība arī organizē ikgadēju konferenci par betonu katru gadu ar dažādiem zinātniski tehniskiem jautājumiem. Šonedēļ gada lielākā būve Latvijā 2023 apbalvošanas ceremonijā, kurā tika godināti 38 pērn pabeigtie izcilākie būvobjekti Latvijā, tika ieviesta jauna nominācija, pirmo reizi pasniedzot balvu Gada betona būve, tādējādi godinot izcilu betonu pielietošanu būvniecībā. Balva tika pasniegta Kaiganvillas, kas ir moderns, mūsdienu prasībām un augstākajām tehnoloģijām piesātināts projekts no monolīta dzelzbetona. Projektā ir 26 villas, kas atrodas Spunciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā. Šogad mēs izvēlējamies varbūt tādu objektu, kas bija visveiksmīgāk pielietojis betonu no tāda plašāka aspekta. Tas bija tāds dzīvojumu māju, privātmāju projekts, kurā betons bija gan lietots, lai radītu ļoti ilgtspējīgu un arhitektonisku ārtelpu, gan arī ļoti patīkamu klimatu iekštelpās. Un tas bija tas galvenais faktors. Protams, mums nebija viegli izvēlēties, jo arī šogad gadabūves balvas pasniegšanā bija ļoti daudzas, ļoti veiksmīgas un nozīmīgas transporta būves, kur pielietots betons, bet mēs izvēlējāmies vairāk tādu neordinārāku risinājumu, varbūt pirmajā reizē, kad mēs šo balvu piešķiram. Tā odziņa bija tajā apstāklī, ka pasūtītājs ir nodefinējis ļoti detalizētas kvalitātes prasības. Pat apdares līmenī ir nodefinēts, ko viņš sagaida no konkrētā materiāla, kā to konkrēto materiālu kādā kvalitātē iebūvēt. Un, ja tas ir precīzi nodefinēts, tad tam ir pamats nevis, ka tas ir lētākais, bet ir ļoti rūpīgi izsvērts, kāpēc tieši šī, kāpēc tieši par tādu cenu, ar mērķi, lai tas būtu ilgtspējīgi, lai tas būtu videi draudzīgi, lai tas būtu energoefektīvi un lai cilvēks šajā dzīvoklī justos labi.
Latvijas Betona savienība veicina betona zinātnes un tehnoloģiju attīstību, iedibinot studentu balvu. Katru gadu šī balva tiek piešķirta konkursa kārtībā studentiem par pētniecības darbiem, kas analizē un piedāvā risinājumus betona un dzelzbetona problēmām. Betons ir kā laikmeta stūrakmens, kas iemieso mūsu vēlmi radīt ilgmūžīgus un izturīgus risinājumus. Tas ir materiāls, kas vienlaikus spēj nodrošināt stabilitāti un brīvību veidot nākotnes pasauli, kura arhitektūra un inovācijas sastopas ar ilgtspēju un izturību. Betona nākotnes redz ļoti spožu, jo cilvēku skaits pasaulē turpina pieaugt, nepieciešamība pēc infrastruktūras turpina pieaugt, un betonam nav alternatīva. Un līdz ar to es gribētu arī, varbūt, ja skatās kādi jaunie speciālisti, minēt, ka betons paliek tā skaitā aizvien sarežģītāks, jo viņš ir jāpadara vidēji draudzīgāks, tā ir lielā pielietojuma apjoma, un tas prasa ļoti, ļoti daudz jaunu speciālistus. Tā kā jebkurš, kurš izvēlēsies savu karjeru saistībā ar betonu, noteikti nākotnē nebūs bezdarbnieks ne Latvijā, ne pasaulē. Jā, tad šitā jau bija minēts arī, kad vēl viena lieta, par ko jūs varbūt iepriekš neesat dzirdējuši, ko mēs šogad ieviesām, bija studentu balva. Tas ir mērķi veicināt studentiem tehnisko specialitāšu galvenokārt, izvēlēties saviem galdarbiem tēmas, kas saistīts dažādu betona inovācijām, problēmu risinājumiem vai tā tālāk. Un tad šogad mēs šo ieviesām. Un pirmo reizi arī piešķīrām balvas. Balvas saņēma par labāko maģistra un bakalaura darba RTU studenti. Protams, arī mēs gribam veicināt studentu labklājību, tad viņi saņēma arī balvas ne tikai diplomu, bet arī naudiskā apmērā. Gribētu atgādināt visiem, kas ir šeit varbūt pirmo reizi, kad Betona savienība arī izdevusi vienīgo pēc neatkarības atgūšanas izdoto grāmatu par betonu latviešu valodā. Tad šī grāmata vēl joprojām ir pieejama. Manuprāt, Rozes un Globus grāmatnīcās noteikti var nopirkt, tā kā jums ir interese. Tad tā grāmata ir pieejama un viņa ir ļoti mērķēta uz praktisku betonu pielietojumu. Tā kā jums interesē, tad variet interesēties vai Betona savienība vai grāmatnīcās. Un īsi par programmu, tad programma šodien ļoti piesātināta tādos trijos lielos programmas gabalos. Pirmie divi ir veltīti eksponētiem betonam. Pirms pusdienām arī būs, varam redzēt pēc laika plāna, 11.50 betona olimpiādas rezultātu paziņošana. Un pēdējā sesija no 3 līdz 4.20, tad dažādas nozares aktualitātes. Tā skaitā ļoti visus aicinu noteikti noklausīties prezentāciju 3.20 par mūsu tehniskās komitejas betona ilgtspēju darbu, jo jūs uzzināsiet, kad mēs būsim pirmā valsts Baltijā, kas ieviesīs klasifikācijas sistēmu betona klimata nospiedumam. Vēl arī pēc vairāk kārtējas mūsu biedru ierosinājuma un diskusijām, tad šoreiz konferences programma nebeigsies ar formālo daļu, mums arī neformālā daļa. Šeit pat pēc konferences noslēguma mēs ceram, ka kāds no jums gribēs uzkavēties, lai turpinātu sarunas ar kolēģiem, būs pieejami dzērieni. Un tad mums laiks ir rezervēts līdz pat 8 vakarā. Protams, ja kāds spēj un grib, var turpināt līdz rītam uz pašu iniciatīvas. Mēs ceram jūs piesaistīt vēl pēc konferences arī neformālā daļā. Un tas būtu īsumā viss no manis. Un es esmu mazliet pārtērējis laiku, bet ne kritiski. Un tāpēc aicināšu pirmo runātāju pēc programmas. Tas būs mums Sīļa kungs. Un, protams, jebkura eksponētā betona pielietojums sākas ar arhitekta ideju, un tāpēc mēs arī gribējām zināms arhitekts, lai mums pastāsta par savu redzējumu un pieredzi ar eksponēto betonu.